tu raksturot mūzikas teoriju? Kas tāda īsti ir? Kad es agrāk mācījos skolā, man arī likās mūzikas teorija kaut kas ļoti sarežģīts. Kad ir nepieciešams ilgas stundas iedziļināties, saprast, izprast un vairākas reizes praktizēt to, ko es esmu sapratusi citās tonalitātēs. Lai es pārbaudītu sev, vai tiešām es sapratusi, vai tiešām man sanāk, vai tiešām es zinu. Ierakst komentārā tu, kā tev šķiet, kas īsti ir mūzikas teorija un kāpēc viņa nepieciešama. Mūzikas teorija tev palīdz domāt. Mūzikas teorija nostiprina to loģisko domāšanu. Un tātad ir nepieciešams skaitīt notis, iegaumēt nošu nosaukumus. Saprast, ka tie nošu nosaukumi visu laiku atkārtojas. Klausīties, skatīties. Pašam praktiski varēt ritmizēt, kontrolēt savu runu kopā ar rokām, lai tas darbotos. Tas ir tāds vispārējs pamats, ja tu vēlies apgūt kādu mūzikas instrumentu vai dziedāt, vai arī attīstīt savas garīgās spējas, kas tev palīdzēs arī mūzikas stundā vispār izglītojošā skolā saprast, ko īsti no tevis prasa un kas tev jādara. Un ka to, ko skolotājs prasa, mums nav tik grūti.